2016. gada 15. martu mēs oficiāli pasludinām par maināmies vietām dienu, jo basketbola klubs Ventspils šodien ciemojas šeit, šajā ļoti skaistā izglītības iestādē Ventspils tehnikumā. Viņi šodien ir apmainījušies vietām ar Ventspils tehnikuma basketbola komandas puišiem, kuri ne tikai spēlē basketbolu, bet arī šeit mācās un apgūst visdažādākās profesijas, bet visvairāk apgūst tieši ēdināšanas pakalpojumus, un tāpēc šodien mūsu puiši, basketbola kluba Ventspils spēlētāji, tur iekšā gatavo gardu maltīti, klāj galdu un mācās apkalpot viesus. Savukārt Ventspils tehnikuma basketbola komanda svīst sporta zālē pie mūsu komandas treneriem Kārli Muižnieku, Gintu Fogeli un Māri Bružiku. Māri, kāds uzdevums tev šodien ir? Mans uzdevums ir sagriezt vistus tremelītēs, lai salātos viņi vajag labi garšot. Tu mājās vispār pats gatavo? Nē, vajag rēt. Man draudzene parasti gatavo. Mums ir dalīts darbs, es trenējos un spēlēju, viņi gatavo. Saka, lūdzu, tu biji kādreiz ienācis šajā skolā Ventspils tehnikumā. Kāds tavs iespējas par šo skolu? Ļoti labs izstāsts, viss jauns, svaigs ir un es esmu te bijis paēst, ļoti garšīgi un tikai viennozīmīgi labākais iespējas. Ar ko jūs te nodarbojaties? Godīgi paši nezinām, kam tas ir vajadzīgs, bet ņemam ārā kauliņas no vinogām. Bet nepaskaidroju, kas būs tas jūsu uzdevums? Noslēgums laikam. Mēs abi tikko runājam, cik mēs redzam, ka varbūt tas varētu noderēt kūkai virsmiņā augšējai kaut ko tur. Mēs varētu salikt smuki virsū, ja? Un tas varētu... kaut ko dekorēsim? Kaut ko dekorēsim, laikam. Vai tev ir kādreiz gadījies dekorēt kūku? Jā, protams. Mājās, kad pieņemsim draudzeni taisa kaut ko es palīdzu, jā. Tur kaut ko es māku, kaut kāds mans skills ir. Un bērnībā neesi tās rozītes no kūkas ņēmis nost un pa kluso apēdi? Protams, ka esmu, taču viss tā dara. Andrej, kāds ir tavs uzdevums? Maisīt salātus. Bet es skatījos, ka tu viņus arī plūkāji, vai kā sauc pareizi? Es esmu atbildīgs par salātu sagatavošanu vispārīgi. Man jājautā tāpat kā Mārim, vai tu mājās gatavo? Dažreiz. Nevar teikt, ka ļoti bieži, bet dažreiz gatavoju. Un kas ir tas, kas tev vislabāk padodas? Brokastis. Olas. Skolotāji, kā skolnieki šodien? Jā, man ir patīkami strādāt ar jauniem cilvēkiem, jaunām sejām un censties iemācīt kaut ko jaunu. Varbūt viņi kaut ko jau ir zina, jau ir gatavojuši, bet censties parādīt, ka tas nav nemaz tik grūti. Ir interesanti kaut ko jaunu. Patīkami katrā ziņā strādāt. Saka, lūdzu, vai tāds klusums te vienmēr valda? Nē, varbūt viss nedaudz sakautrējušies, varbūt ir ārpus tās komforta zonas, ielikt kaut kādā citā vidē, kas būtu noteikti man, esot laukumā, varbūt trenēties, varbūt ar viņiem. Bet es redzu, progress ir labs un Džeks strādā viss kārtībā. Laukums ir ļoti liels viņiem, kur izskraidīties. Šeit ir šauras telpas, jūtās kustības kāds ir bišķiņas sasaistītāks, vai tomēr puiši jūtās omulī? Varbūt augumi un tās masas, varbūt Džeki ir garāki, un mēs esam pieraduši pavāri, esam maziņi. Jā, mēs varbūt ātri izskrienam kaut kur, varbūt viņiem būtu grūtāk tādā karstumā izskriet, varbūt būtu vairāk grūstītos varbūt savā starpā, bet ir labi. Stāvu mācību bārā starp diviem Kristapiem, jāiedomājās vēlēšanās. Labi, ievēlējos, un tagad man jautājums. Šobrīd bija otrādi. Kristaps mācīja šo Kristapu, un šis Kristaps mācījās no šā Kristapa. Tad vispirms uzdodu skolotājiem Kristapam, kā veicās un ko jūs šeit darījāt? Mēs taisījām pavasarīgu kokteili, kurš sanāca diezgan labs. Viņš ļoti labi asistēja, klausījās, skatījās, viņam viss sanāca. Bez jebkādām problēmām. Kristap, kas bija tajā kokteilī, kas tur bija pa sastāvu? Tas pamatos ir gurķis. Jā, gurķis, jā. Un tad ir laims, gurķis, timjāns, daudz ledus. Un būs ūdens vēl. Gāzēts vai negāzēts, to Kristaps izlems. Es viņu gribu pielaust uz gāzēt, man liekas, ka būtu labāk gāzēts, bet viņš saka, nē. Kristap, saka, lūdzu, ko tu vispār domā? Tu maz gan esi šobrīd vēl redzējis no Ventspils tehnikuma, bet manuprāt, šeit ir lieliska vieta, kur bērniem mācīties šajā skolā, jo te ir pilnīgi viss, lai viņi apgūtu profesiju. Es īstenībā esmu kaut ko redzējis, un es uzskatu, ka tā vieta ir tiešām lieliska, infrastruktūra ir lieliska, un cik es saprotu, arī mācību spēki ir labi, tā kā no Kristapa es to dzirdēju. 4. kurs viņš vēl grib mācīties, un viņš žēl, ka tikai 4. kurs, ja? Jā.
Tā kā es domāju, ka ļoti labi ir Ventspilsniekiem un ne tikai Ventspilsniekiem. Apkārtnes iedzīvotājiem un arī visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Vai tu zināji arī to, ka Kristaps ir viens no līderiem Latvijā viesmīlības? Kā Kristaps saucās, tas pareizi, lūdzu, pasaka? Viesmīlības konkurss. Brauks uz finālu. Rīgā, jā, 26. aprīlī. Vai tu zināji to, ka tu ar tādu speciālistu kopā strādā? Tagad es atvainojos, ja, un labi lejam to negāzēt ūdeni ārā, un 4 krūkas negāzēts ūdeni, viss kārtībā, labi? Es pajokojos par negāzētu ūdeni. Ja? Kā tev patīk par šī dienu? Nē, ļoti forši, savādāk, nav basketbola bumbas, un Kārli Mužnieki neredz tūmā, nedzird Gintu Fogeli, tā kā ir savādāk un ir forši, un es domāju, ka tas tikai vieno komandu, un cerams, ka Kristaps atnāks ir apstīties basketbolu, vai ne, Kristap? Trener, cik sen jūs neesat strādājis ar tik jaunu komandu? Es domāju, ka visas komandas, ar kurām es strādāju, ir samērā jaunas. Ja? Bet ar junioriem varbūt es pašā savas karjeras sākumā strādāju, jā, bet ar jauniešiem vienmēr ir strādāk interesantāk un pateicīgāk, tāpēc, ka viņi vienmēr ir zinātkāri un enerģijas pilni. Jā. Kā jums vispār patīk šī diena maināmies vietām, kad mūsu basketbolisti ir devušies taisīt ēst gatavot, un savukārt šeit ir ieradušies Ventspils tehnikuma basketbola komanda? Es domāju, ka tā būs ļoti laba pieredze visiem, gan mums, jā, mūsu basketbola klubu Ventspils spēlētājiem un komandai, gan arī šiem jaunajiem basketbolistiem, kas pabūs mazliet tādu profesionālu sportista kraklos, jā, vai zālē, jā, vai pie treneriem. Jā. Vai kādam ir potenciāls šeit? To mēs skatāmies, jā, un mēģināsim attīstīt, jā. Šodien ir brīnišķīga diena šeit Ventspils tehnikumā, ir, kā mēs to saucam, maināmies vietām diena. Sakiet, lūdzu, kā jums patīk tas viss, kas šeit notiek? Pirmkārt, man patīk tas, ka mūsu draudzība ar basketbola klubu Ventspils turpinās, un neskatoties uz to, ka puišiem ir smagas spēles, ir grūta sezona un ir darbs, ka viņi atrod laiku arī vecai draudzībai. Ir tādi, kas šajos draudzības pasākumos piedalās ne pirmo reizi, un tie jau jūtās jau šeit jau tā kā pie veciem draugiem, kas īstenībā tā arī ir. Un man ir prieks, ka visi iesaistās, ka visiem šķiet interesanti, un galu galā ir arī apgūtas jaunas prasmes, kuras daži puiši nebija nekad dzīvē mēģinājuši, tad tagad varēs iepriecināt savus daļās dāmas mājās. Gan ar glītiem salvešlocījumiem, gan ar galdu klājumiem, gan arī ar pagatavotiem garšīgiem salātiem. Jūs jau redzējāt daudz, ko mums šeit puiši darbojās. Kas jūs visvairāk pārsteidz? Varbūt kāds no spēlētājiem pilnīgi likās atvēries kāds talants? Man ir pilnīgi skaidrs, ka Šeļakovs ir vienkārši izcils salvešlocītājs. Viņš to darīja it kā nesteidzīgi, bet īstenībā ļoti laikā un ļoti kārtīgi. Un tas, kas bija tas pats labākais, ka mūsu skolotājiem nevajadzēja satraukties, bija, kas apmāca arī pārējos. Ja viņš to darīja ļoti metodiski un ļoti pareizi. Rezultātā 2 sarežģītākie salvešu locīšanas veidi komandai ir izdevušies lieliski. Tas, kas mani pārsteidz, cik Kristaps Jančēnoks lieliski tika galā ar kokteļiem un ar šo te kokteļu izgaršošanu un pilnīgi precīzi saprata, kā ir jāgatavo visi šīs lietas. Un vēl 2. Es vienkārši nevaru nepieminēt Māras gulbis un grilēt vistas filē. Tas bija vienkārši perfekti. Un Buķenkovs ar Pitu abi 2 lieliski izdekorēja torti un tagad cep keksiņus. Tā kā puiši ir fantastiski. Basketbola klubs Ventspils arī saka paldies, un šķiet, ka arī tur jūsu komandas, jūsu skolas audzēkņiem tur viss patīk. Ļoti kārtībā trenējās, klausa treneris, absolūts klusums. Šeit arī tāda mierīga atmosfēra, vai var teikt, ka šie ir tādi klausīgi audzēkņi? Audzēkņi kā audzēkņi. Ir, kas ir čakli, ir, kas ir ļoti čakli, un ir, kas ir gandrīz ļoti čakli. Tā kā īstenībā viss pēc iemaņām, prasmēm un pēc atsaucības. Bet es ceru, ka manējie klausa treneri, jo šeit visi viens otru klausa. Bija dažas cīņas par to, kuram labāk sanāk, bet kopumā, jā. Tad gaidīsim, kad varēsim sēsties pie galda un visu kopā arī to nobaudīt. Ņemam glāzi piena. Izceram pie viena, sakapājam dilles, pavārs atkal pillā, piparus pēc garšas,
laižam sliktas smaržas. Ietalkojam pannu, nomazgājam, sarīvējam, dekorējam. Hei, jā, tā, aiziet es, Peter, kāda ir Winter, jā.